Mans vārds ir Ēriks Niedra. Esmu raidījuma cikla Latvija Ulmaņu laiki vadītājs. Šis ir raidījums par mums, par mūsu saknēm, mūsu pagātni, mūsu valsti, par to, kā mēs dzīvojām un sasniedzām iecerēto, par mūsu priekiem un bēdām, par mūsu veiksmēm un kļūmēm, par tiem, ko mēs mīlējām un par to, kā mēs mīlējām. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem šeit, Latvijā. 9. sērija. 1932. 33. gads. Neuzbrukšanas līgums ar Padomju Savienību, Rūzvelts kļūst prezidents, latvieši Losandželosas olimpiādē, Lindbergam nozog bērnu, vārtus ver Brīvdabas muzejs, kažokādas uz dāmu pleciem. Pasaulē plosās jau 29. gadā Amerikā sākusies ekonomiskā krīze. Prezidents Hūvers joprojām nerīkojas pietiekami enerģiski. Viņš tikai sludina vispārīgas frāzes par brīvību un disciplīnu. Amerikāņiem tas apnīk. Invalīdu ratiņos sēdošais Franklins Delano Rūzvelts, kurš sola enerģisku un stingru rīcību, ar milzīgu balsu pārsvaru novembrī tiek ievēlēts par jauno prezidentu. Strādāt gan viņš sāks tikai nākamgad. Aprīlī Hitlers kandidē pret 84-gadīgo prezidentu Hindenburgu. Ar 19 miljoniem balsu tiek ievēlēts vecais kungs. Hitlers savāca 13. jūlijā jaunas vēlēšanas un nacisti kļūst par lielāko partiju Reichstāgā. Vairākuma viņiem tomēr nav. Notiek kaut kas tāds, kas satracina visu pasauli. Slavenajam amerikāņu lidotājam Čārlzam Lindbergam nolaupa pusotradgadīgo dēlu. Lindbergs samaksā pieprasīto izpirkumu naudu, taču puisīti atrod noslapkavotu. Noziegumā apsūdzētais Bruno Hautmanis tiek atzīts par nevainīgu. Tiesa pēc nāves soda izpildes. Mazā Lindberga slepkavas tā arī neatrod. Reta ir prece, kuras mūžīgumu apliecina klāt pielikts dokuments. Viens no tādiem unikumiem ir šogad Amerikas tirgū parādījušās mūžīgās šķiltavas – Zippo. Bet kas iepriecina dāmas? Bez šaubām, kažokādas, īpaši sudrablapsa. Valkāt divas veselas kažokādas ir īpaši šiks. Bet nekas nevar sacensties ar balto lapsu apmetņa burvīgumu. Kas ir bagātas, tās valkā kažokādas ne tikai vakaros, bet arī dienas laikā. No persiešu jērādas, karakula, bebrādas, ūdru ādas tiek šūti 3/4 garuma mēteļi un valkāti virs obligātajām princešu stikla kleitām. Amēlijai Eirhartai labāk piedien sportiskais stils. Viņa ir pirmā sieviete, kuru vienatnē 21. maijā pārlido Atlantijas okeānu. 5 gadus vēlāk viņa mēģinās lidot apkārt pasaulē, bet lidmašīna pazudīs kaut kur virs Klusā okeāna. Atkal apritējuši 4 gadi, un atkal notiek visgrandiozākās sporta spēles pasaulē. Šoreiz godu rīkot olimpiādi, nu jau mūsu laikos 10. ir izpelnījusies Losandželosa. Uz Losandželosas olimpiādu no Latvijas aizbrauc tikai 3 cilvēki. Kad darīšana ar mūsu vienību, amerikāņi ir allaž neizpratnē, jo liktenim lapaticies, ka visiem 3 vārdā ir Jānis un uzvārds sākās ar D. Daliņš, Dimza un Dikmanis. Ziņkārīgie amerikāņi grib zināt, vai tiešām visus vīriešus Latvijā sauc par Jāņiem, un ja ne, vai Jānis kāds tituls. Taču izbrīnu nomaina Gavilas, kad viens no Jāņiem ar lielo D, Jānis Daliņš, izcīna 2. vietu 50 km soļošanā. Mazs mierinājums, ka Latviju kā agrāru valsti pasaules krīzes skar vieglāk nekā rūpnieciski attīstītās. Tāpat ir smagi. Laikraksti ziņo, mašīnu fabrikas Stars slēgta, masveidā samazina ierēģņus. Turīgiem palielina nodokļus, ārzem precēm paaugstina ievedmuitas, lai aizsargātu savējo rūpniecību. Un kā klājas skujnieku valdībai, arī smagi. Ko var, to dara. Bet tā jau ir pasaules krīze, ne tikai Latvijas. Turklāt valdība tagad sit no abām pusēm. Labējie kliedz par briesmīgajiem nodokļiem, sociāldemokrāti un komunisti par darba ļaužu postu un bezdarbu. Sabiedriski kļuvuši arī mūsu basketbolisti. Latvija ir to 8 valstu vidū, kas Ženēvā nodibina Starptautisko basketbola federāciju, saīsināti FIBA. Pēc tam basketbolu par olimpisko sporta veidu atzīst arī Starptautiskā olimpiskā komiteja.
Pieminekļu valde etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izveidi uzsāk jau 24. gadā. Gruntsgabalu pie Jūglas ezera iegūs 28. Šogad muzejs ver vārtus apmeklētājiem. Tiesa gan pagaidām apskatāma vienīgi Vidzemes sēta, 6 ēkas. Ministra Alfrēda Bērziņa laulības dzīve šķiet laimīga, taču ne jau visiem viņa paziņām un draugiem tā ir. Tad neviens nelaimīgais ir pasācis meklēt padomu pie laimīgā Alfrēda. Reakcijas uz salauztajām un konvulsīvu sāpju pārņemtajām sirdīm tikpat dažādas, kā cilvēki, kuru krūtīs šīs sirdis vēl nesen pilnas laimes un apmierinājuma bija pukstējušas. Ja romantiskai bija jābūt mīlestībai, tad romantiskam katrā ziņā pienācās būt arī samilzuma risinājumam – nāve, vislabāk pašnāvība. Iedvesmu pašnāvības veikšanai vislabāk varēja smelties citu gadījumu aprakstos. Adrināšana kļuva par modi, lai gan kāda tur mode pašnāvību veikšanā. Tā, piemēram, Priekulē, kāds ārsts pārgrieza sev rīkli spoguļu priekšā. Un nedaudz vēlāk Rīgā tieši tāds pats gadījums. Vai atkal Vidzemē pāris nošāvās pie degvīna pudeles, un pēc pāris nedēļām Kurzemē atkal pāris, atkal degvīns, atkal lode galvā. Un bija jau vēl. Vecuma grupā no 15 līdz 30 gadiem tieši puse veica pašnāvību romantisku motīvu vadīti. Visvairāk viņu vidū inteliģences pārstāvju, vismazāk strādnieku. Bet neba visi nelaimīgie tūdaļ lika pistoli pie sirds. Dažs labs devās Dievu, cits ministru uzrunāt. Sabiedrisko lietu ministrija, priekšgalā Alfrēds Bērziņš. Vai tiešām nepalīdzēs? Palīdzēja. Un kā vēl? Ierodas vizītē vīrs vārdā Galinieks. Kungs ap 40, tumšā uzvalkā, patīkami izskatu un raud, neatņemdamies. Tā un šitā parakstīs draudzības vekseļu, summa liela, to piedzen, ģimenes māju ūtrupē, bet sieva apskaišus un šo padzen. Palīdziet, ģimeni atgūt, palīdziet. Un ministrs Bērziņš rīkojas. Izsauc sievu pie sevis, apsola, ka nokārtos ministra prezidentu, lai tos vekseļus liek mierā, lai sievu atjauno slimokasas dienestā, bet to vīru, to lai ņemot atpakaļ. Nokārtoja, izdarīja, doto vārdu turēja. Vēl kāda vizīte pie ministra. Atkal vīrietis, atkal bēdas. Taksometra šoferis, tāds kalējs, par taisnības un likumības trūkumu valstī sūdzas. Bijis tā, ka kalējs iepazinies ar meiču nakti un dienu, vergojas, lai sapelnītu šai naudu mācībām augstskolā, bet, kad diploms jau kabatā, meiča precēties vairs negrib. Viņai tagad kārojas smalkāku vīra. Bērziņš pūš un elš, iebilst, ka nav Latvijā tāda likuma, kas piespiest mīlēt vienam otru, tomēr apsola palīdzēt, izsaukšot meitu pie sevis, izrunāties. Tomēr līdz izsaukšanai lieta nenonāk. Pēc pāris dienām, atverot avīzi, Bērziņš lasa, kā kalējs pats parūpējies par atrisinājumu. Paņēmis skābi, novaktējis meiču un izplaucējis viņai seju. Mūsu valsts sabiedrības sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lattelekom. Kāda apbrīnojama ceļa zvaigzne ir teikusi: tikai viss labākais, lai man ir labs diezgan. Kā pasaule drīz izskatītos citādi, ja ik viens no mums mēģinātu saskaņā ar šo teikumu dzīvot un strādāt, ja ik viens tikai sev teiktu, lai es ko daru, bet tikai vislabāko, lai es ko uzsāktu, beigt tikai ar panākumiem. Padarīsim šo teikumu par savējo. Pēc pagājušā gada 4. Saeimas vēlēšanām Ulmaņa valdība noliek pilnvaras. Ulmanis gan cer, ka pašam izdosies sastādīt arī jauno, bet neizdodas. Valdību sastāda Progresīvās apvienības vadītājs Skujinieks. Tagad Ulmanis ir tikai deputāts, Zemnieku savienības frakcijas vadītājs. Seko ikdienas darbs gan Saeimā, gan partijā.
Ulmanis pasākit bieži ciemoties Vācijā, it kā lai iepazītos ar lauksaimniecību, vispār ar ekonomiku. It kā lai ārstētu sagurušo sirdi. Ulmanis pa mēnesim veseļojas arī Badnauheimas kurortā, uzturas Überlingenē pie Boden ezera. Tur viņš iepazīstas ar Dienvidvācijas lauksaimniecību un atrod, ka apstākļi ļoti līdzīgi Latvijai, tāpēc derīgi mācīties. Par Ulmaņa šī un daļai nākamā gada lielāko veikumu kļūst 3 daļās izdotā grāmata Kas jādara un kā saimnieciskās rosības atdzīvināšanai un valsts budžeta sabalansēšanai. Par šo grāmatu Latvijas Universitāte Ulmanim piešķir 2. goda doktora grādu. Runājot par Latvijas ekonomiku krīzes laikā, ir jāteic tā, ka ne jau tikai Ulmanim, bet arī citiem ekonomistiem, politiskiem darbiniekiem nebija šādas absolūtas receptes, kā tad risināt krīzes sasāpējušos jautājumus šai krīzē, sasāpējušos ekonomiskos jautājumus un ekonomiskās problēmas. Ulmanis atkal iestājās par pabalstiem lauksaimniekiem, Ulmanis atkal iestājās par bezprocenta aizdevumiem, Ulmanis tad iestājās par sabalansētu budžetu, kuru Latvijas apstākļos nebija iespējams izdarīt. Tie pasākumi, kurus proponēja Ulmanis un kurus lielā mērā arī sāka realizēt Latvijas valsts tieši 30. gadu sākumā, kad viņi tajā situācijā bija pietiekoši loģiski, jo nevar tieši krīzes situācijā nav iespējams iztikt bez valsts iejaukšanās, bez valsts atbalsta ekonomikai. Aprēķini rāda, ka krīzes gados Latvijas lauksaimnieki ļoti maz izdarīja ieguldījumus, ļoti maz pirka, piemēram, lauksaimniecības mašīnas, ļoti maz pirka minerālu mēslus un tā tālāk. Ne Kārlis Ulmanis, ne arī citi Latvijas politiķi arī nemudināja Latvijas zemniekus to darīt. Varētu atzīmēt arī to, ka Kārlis Ulmanis un citi Latvijas politiķi krīzes laikā īsti neizprata naudas lomu. Viņi centās uzturēt nemainīgu lata kursu, kas noveda Latvijas ekonomiku pie lieliem zaudējumiem. 1932. gadā sāka darboties bekona eksports, tātad, lai atbalstītu, lai stimulētu gan ražošanu, Latvijai ļoti nozīmīgu lauksaimniecības produkcijas ražošanu, gan lai arī noteikti stingras cenas un atbalstītu tātad starptautiskajā tirgu Latvijas ražotājus. Visos laikos ir bijuši tādi, kas negrib parādus maksāt, taču tagad laukos ir parādījusies jauna suga. Viņi ņirgājas un maksātājus sauc par muļķiem. Jo lielāks saimnieks, jo lielāki parādi. Turklāt to atmaksu vai pilnīgu dzēšanu viņi prasa no valsts. Un, ja ir vajadzīgie sakari, tās arī izdodas. Cik ilgi tā saimniekosim? Taujā no Saeimas tribīnes kāds deputāts. Nacionālā teātra un operas aktieri ir lieli futbola cienītāji. Dzimst ideja par vēl neredzētu sacīksti starp abiem teātriem. Uz spēli sanāk 5000 skatītāju, bet kas tad tas? Opernieku komandā redzams Šeibelis, valsts vienības spēlētājs, bet šis uzrāda apliecību, kādreiz strādājis operā par statistu, pirms dažām dienām atjaunojies. Klāja nekaunība, bet ko pret papīru iesāksi, un Nacionālais teātris zaudē ar 3-5. Skandāls pa visu valsti. Sociāldemokrāti no partijas izslēdz Aspaziju, jeb kā raksta aizkulises izkorķē. Raiņa sieva viņi nekad par savējo nav turējuši, un Aspazija arī nekad nav slēpus, ka ir tikai demokrāte un brīvs cilvēks. Ko tad Aspazija slikti ir nodarījusi? Pēdējā laikā viņi ir sākus publicēties pilsoniskajā presē, jaunākajās ziņās atpūtā, Berga izdotajā Latvija un citās, lai gan partijas biedriem tas ir stingri noliegts. Lemj un izlemj par Raiņa kapa pieminekli. Pirmo godalgu konkursā saņem Zaļkalns, bet realizē citu – Arenda un Baumaņa projektu. Arhitektonisko daļu atklāja 11. septembrī.
Grupa studentu aiziet no Mākslas akadēmijas un piereģistrējas kā Mūku salas mākslinieku biedrība. Par iemeslu aiziešanai ir figurālās meistardarbnīcas vadītāja profesora Tilberga piekasīgums. Viņš nesaprot, ka mākslas students ir cilvēks ar bohēmisku dzīvesveidu un ilgi nepielaiž audzēkņus pie diplomdarbiem. Jaunajā biedrībā darbojas arī Artūrs Jūras Teters un Oskars Norītis, bez kuriem Latvijas gleznotāja bohēma nav iedomājama. Laiku laikos jau vienmēr ir bijis tā. Mākslinieks, tātad trakulis un uzdzīvotājs. Darbs, gleznas, muzejos un salonos. Sadzīve, privātā dzīve, vienīgi paši radīti svētki un bohēma. Un mākslinieki šos priekšstatus, šos spēles noteikumus ar apbrīnojamu paļāvību pieņēma kā rīcības modeli savai vienīgajai dzīvei. Nebija jau tā, ka nodzērās līdz beidzamajam. Parasti izpriecājušies draugu pulkā un noklenderējuši pa visu Rīgu nedēļas garumā, viņi tikpat atdevīgi iejūdzās darbā. Oskars Norītis, te viņa gleznas, mācēja otu, ogli, zīmuli virzīt, bet iedzert arī bija kārs un nerātnes arī. Gāja pa ielu zeķēs, jau spiežot varžacis, apmeta pleciem lapsu un regulēja satiksmi Jelgavas ielu krustojumā, spēlēja govis un ēda ziedus dārzā vai skaļi atdarināja mājdzīvnieku balsis. Norīšu niķis bija kladzināt kā vistei. Kad asprāšu vienkop sanāca vairāk, jautrība sita augstu vilni. Ha. Norītis svieda karbonādi pret griestiem un tur tā palika, pielipusi, karājoties. Oļģerts Saldavs blieza ar revolveri pa lustru, bet Ēriks Ādamsons nespēkā iekritis vemdekos uz grīdas. Un Velta Toma garām iedama brīnījās. Ērika, kā tas var būt? Tu esi pievēmis savas ausis. Vēl viens kompānijas biedrs, Artūrs Jūras Teters, kad ierēba ar saviem jociņiem aizvainoja garām gājējs tā, ka allaž uzprasījās uz kāvienu, bet, lai izvairītos no miesas soda, rāva tādās reizēs no mutes protēzi un vicinot to rokās bļāva. Tu ko? Kropu gribi nosist? Un protēze tādos laikos liels brīnums. Par to smējās viss pagasts. Un izrēķināšanās izpalika. Tā kā visa naudiņa, acīm redzot, tika ieguldīta šķidrās konsistencēs, dzīvoja šie jaunie, talantīgie un spējīgie vienkārši nožēlojami. Bet viņiem jau bija labi diezgan. Varēja bilst, ka dzīvē tiek improvizēta. Nevajag mūsu sabiedrībā pieņemtās normas, nevajag labklājību. Norītis, piemēram, strādāja Tūbas zābakos un vecā sieviešu peldmietelī ietuntuļojies. Un ja augstums galīgi sastindzināja rokas, tad izskrēja ārā salā un priecājās, ka istabā tomēr siltāks. Kurināmajam un telefonam līdzekļu, protams, nekad neatradās, bet grāmatas, jaunas, skaistas, dārgas grāmatas Norītim bija. Ties gan uzglabāja viņš tās visai oriģinālā veidā, maisā un pie griestiem. Ja kādu no tām sev vajadzējās, atritināja tur kādu virvi un nolaida visu grāmatu skapi zemē. Funkcionāli, ērti, nekā lieka. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lat-Telekom. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem, ļoti dažādiem cilvēkiem šeit Latvijā. Pēc reklāmas 1933. gads. Reichstāgs liesmās, publikas elki Latvijā, Ulmani operē, ar vienu soļojumu 4 pasaules rekordi, amizantās dāmu cepurītes. Smieties! Uzklausīt! Atzīties! Pasmaidīt! Viss sākas ar sarunu. Esam tuvāk Lat-Telekom.
jūsu labklājībai. Turpinājumā par 1933. gadu. Reichstāgs liesmās publikas elki Latvijā Ulmani operē ar vienu soļojumu 4 pasaules rekordi amizantās dāmu cepurītes. Pirms vēlēšanām Vācijā izdeg Reichstāga ēka. Ugunsgrēka vietā noķer pusvājprātīgu holandieti Van der Lübi, kurš murkšķ, ka ir komunists. Nacisti kontrolē presi un radio, un vācu tauta uzzina par komunistu sazvērestību, lai gan vēlākais rāda, ka paši nacisti organizējuši dedzināšanu. Bet tagad ir iemesls fiziski izrēķināties ar nacistu pretiniekiem, komunistiem, sociāldemokrātiem un citiem, kas arī veselu nedēļu tiek darīts. Vēlēšanas Vācijā. Nacistiem vajadzīgs atbalsts, un viņi to atrod. Tie ir Von Papēna nacionālisti un Romas katoļu centra partija. Nu ir vajadzīgās 2/3 un steigšus tiek pieņemts likums par varas piešķiršanu. Tas kancleram Hitleram dod diktatoriskas pilnvaras uz 4 gadiem. Nu viņš var pieņemt tādus dekrētus, kādus grib. 15 gadus ilgusī demokrātija Vācijā ir beigusies. Amerikas Savienotajās valstīs vienā naktī no 5. uz 6. decembri tiek izdzerti 300 miljoni litru alus. Tā vispārējā skurbumā amerikāņi atzīmē kongresa ratificējumu 21. konstitūcijas labojumam, kas atceļ visas barjeras ceļā uz apreibināšanos. Sausais likums pārstājis eksistēt. Kafijas automāts Moka Express. To šogad sācis ražot Alfonso Bioletti. Cilvēks šai kafijas mašīnai paredz ilgu nākotni. Dāmu tērpa ļoti svarīga sastāvdaļa ir cepurīte. Un ne jau tādēļ, lai lietus uz galvas nelītu, bet tādēļ, lai bagātinātu 30. gadu juteklisko modi. Beretes, žokeju un jūrnieku cepurītes un apaļas mazas hūtītes. Visdažādākās formas un konstrukcijas. Kaut kas kopīgs gan visām ir. Cepurītes jānesā, uztupinātas uz galvas priekšpusē. Cik gan laimīgs Laulenis soļoja pa dzīvi vakar, bet šodien šaubu vēlniņš iezadzies viņa sirdī. Pieredzējuši ļaudis sniedz šādas pazīmes neusticībai. Jūsu sieva atgriežas mājās daudz vairāk izkrāsojusies nekā izgāja. Jūsu sievai parādījusies draudzene, pie kuras sieva labprāt ciemojas, bet kura neciemojas pie sievas, kad jūs esat mājās. Jūsu sieva atklājusi vairākas jaunas patiesības, piemēram, man vajadzēja piedzimt par vīrieti, dzīve ir netaisna, dzīve ir īsa, un pats galvenais – jūsu sieva mazāk ēd, bet vairāk smēķē. Mūsu kinoaktrisei Alidei Ķigulei ārzemēs ir lieli panākumi. Parīzē rīkotajā blondīņu konkursā viņi iegūst 2. vietu. Šogad beidzas valsts prezidenta Kvieša pilnvaras, bet ap šo amatu nav ierastās cīņas un zemsavieta Kviesi mierīgi ievēl uz 2. termiņu. Tā kā nav procentu barjeras, arī šajā Saeimā ir iekļuvušas 5 partijas ar 2 un 6 partijas pat ar 1 deputātu vietu. Parasti valdības izdodas sastādīt ar nelielu vairākumu, un šīs sīkās partijas spēlē lielu lomu. Demisionē Skujnieku valdība, un pēc ilgiem pūliņiem jaunu sastādīt izdodas vienīgi jaunsaimnieku un sīkgruntnieku līderim Bļodniekam. Lai arī cik karsti valstī neietu, spēki ir, kas situāciju kontrolē – armija, policija un aizsargi. Pēdējie ir bruņota militarizēta organizācija, kas radusies jau atbrīvošanas cīņu laikā un ir domāta kā brīvprātīgs palīgs valsts iekšējās drošības un kārtības uzturēšanai. Aizsargu nodaļas ir pa visu Latviju, un tie ir pakļauti valsts prezidentam un iekšlietu ministram. Aizsargos uzņem jebkuras partijas un šķiras piederīgo. Svarīgs ir tikai viens – vai cilvēkam ir valstiska nacionāla stāja. Avīze Latvis raksta par valstī izplatījušos sērgu. Starp ārzemniekiem ir pilnīgi nodibinājies uzskats, ka bez kukuļiem Latvijā lai nu nerādās, ja grib ko panākt, un kā ar kukuļiem Latvijā var panākt visu. Tagad taču uzmanīgs cilvēks ieedams ministrijā aprasās, ar kuru advokātu ministra kungs strādā, vai kur dzīvo departamenta direktora civilsieva, nav vērts pat runāt par vietu, kredītu un citu labumu apgādāšanu krustdēliem. Latvija apzog un izpārdot vairumā un mazumā.
1. jūnijā Rīgas Latvijas sporta biedrības laukumā slavenais soļotājs Jānis Daliņš vienā pašā 25 km soļojumā pārspēja 4 pasaules rekordus – 20 km, 15 jūdžu, 25 km un 2 stundu. Tas pēdējais saprotams tā, cik lielu gabalu tieši 2 stundās sportists pagūs nosoļot. Daliņa kolēģis Švābs par jaunajiem rekordiem tik vien spēja kā izdvest. Tie ir pārcilvēciski. Lai kādi laiki, latvieši tik sanāk kopā un dzied. Knapi 2 gadi apritējuši, kad dziesmu svētku biedrība Esplanādē rīko nākamos, 8. vispārējos dziesmu svētkus. Tie ir arī kā 60 gadu atcere pirmajiem notikušajiem svētkiem, bet dukas tomēr pietrūkst, un šogad dziedāšana ir krietni pieticīgāka. Tikmēr piena restorāna 2. stāvā Kārlis Padeks un Valdis Kalnroze ir sarīkojuši savu grafiku pirmo personāla izstādi. Padeks ir leģendāra personība, dendijs šī vārda visīstākajā nozīmē. Dendiji un džūdijas. Tā sev dēvēja noteiktas grupas gados jauni cilvēki, varētu teikt, progresīvā jaunatne. Pārējo vidū viņus varēja identificēt pēc 3 pazīmēm. Pirmā – uzturēšanās ģeogrāfija, tā diezgan strikta. Rīgas Brodvejs, proti Elizabetes iela posmā no Valdemāra līdz Krišjāņa Baronielai, plus atsevišķas vietas pilsētas centrā – kinoteātri, kafejnīcas. Otrā pazīme – apģērbs. Pašiem savu forma, vairāk vai mazāk vienota stila drēbes. Puišiem šauras ar miesu saaugušas bikses, uzvalkot un novalkot jāpielieto rāvējslēdzēji, garas žaketes, ap pirkstiem dažni dažādi gredzeni. Draudzenēm ļoti īsi plisēti svārciņi, karuļi un tādi kupli mati. Gan vieniem, gan otriem kurpes ar biezām gumijas pazolēm. Visbeidzot, trešā, pati būtiskākā pazīme – skatiens. Tajā uzbudinoša dzīves izsalkuma kvēle. Apskaužams skatiens. Vecāku dotos vārdus Dendija un Džūdijas, protams, atbilstoši stilam pārveidoja. No Kārļa iznāca Čārlis, no Jāņa Džo. Kārlis Padeks, Čārlis bija leģenda. Ārējais izskats daudziem skauda, daudzus mudināja atdarināt. Melni, krāsoti mati, izdzīta piere ar gandrīz kailu galvvidu, seja pūderēta ar ķīniešu rūsu. Pie acis pielīmētas skaistuma kārpiņas, tas, lai izskatītos pēc spāņa. Galvā Borsalino veikalā pasūtināta hūtīte, ap kaklu šallītes, kas mainījās vai katru dienu. Spieķis. Tā galu viņš parasti turēja kabatā. Kājās svītrainas vizītbikses, vēl zemāk baltās audekla getras, vēl lakotas kurpes ar laķierētām špicītēm. Tās maksāja 6 latus. Kas vēl? Ak jā, monoklis. Kur nu bez tā? Un ne jau acu gaišumam, bet skaistumam, protams. Pie dendijiem, cilvēkiem, kuriem patika sevi ģērbt un kopt, varētu pieskaitīt vēl virkni pazīstamu ļaužu. Vilis Lācis, sportiska auguma vīrietis. Pret viņa sasprindzināto bicepsu smailes kabatas nazis atlēca kā skaida. Nauda Lācim parādījās līdz ar pirmajām publikācijām 20. gadu beigās. Un tad, jā, tad varēja atļauties būt elegantam. Ēriks Ādamsons, liriķis un kaprīzes sīkumains, necieta pat mazliet iesvīdušu kreklu un bija gatavs to publiski nomainīt. Tomēr nebija ārešķīgs. Viss viņa ārējā izskatā dabisks, harmonisks. Vēl no literātiem Aleksandrs Čaks, allaž tāds pompozi kundzisks. Rakstnieks Anšlaus Eglītis, dzejnieks Antons Bārda, viņš jau nelaida garām nevienu spoguli. Un dzejdaris Arnolds Apalups, mazliet smieklīgs jauneklis. Viņa vājība neļķe svārku atlokā, bet, lai ziediņš ilgāk turētos pie svaiga izskata, viņš nomaskēja stikla stobriņu ar ūdeni īpašā slēptuvē un turēja ziedu tādā kā mini vāzītē. Mūsu valsts sabiedrības sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lattelekom. Ir prieks noskatīties uz katru, kas drošsirdīgs un bezbailīgs.
kas pilns uzņēmības un pašpaļāvības. Cik augsti sevi vērtējam mēs paši, tik augsti vērtē mūs arī visa pasaule. Kas tic pats sev, tam tic arī visa pasaule. Pēc Saeimas ārkārtas sesijas, kura beidzas augustā, deputātiem piešķira atvaļinājumu braucienam uz ārzemēm, arī Ulmanim. Pēc sava ārstējošā ārsta, profesora Miķelsona ieteikuma, pirms brauciena uz Vāciju Ulmanis ļauj sev izoperēt trūci, jeb bruku. Ulmanis negrib, lai sabiedrība par šo operāciju zinātu, tāpēc to veic slepenībā Rīgas 2. slimnīcā, kuras teritorijā atrodas profesora Miķelsona internās klīnikas maza savrupmājiņa. Operē profesors Jēkabs Alksnis, asistē viņa dēls Arvets. Atkopies pēc trūces operācijas, Ulmanis aizbrauc uz Vāciju, apmeklē Badnauheimas kūrortu. Pēc atgriešanās Ulmanis sniedz interviju avīzēm un referē par savu Vācijas braucienu Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrībā. Tas izraisa lielu interesi. Sanāk ap 700 apmeklētāju. No zāles jautā, vai Vācija grib karu? Ulmanis to kategoriski noraida. Vācija tikai grib atcelt Versaļas mierlīgumu. 3. novembrī Zemnieku savienība iesniedz Satversmes grozījumu projektu. 1933. gada rudenī Latvijas Zemnieku savienība izvirzīja Satversmes reformu projektu. Kārlis Ulmanis bija viens no šī projekta izvirzītājiem, viens no šī projekta iesniedzējiem. Zemnieku savienības izvirzītais Satversmes reformu projekts paredzēja revidēt, paredzēja izmainīt 19 no 88 Satversmes pantiem. Šis Zemnieku savienības izvirzītais Satversmes reformu projekts bija izvirzīts laikā, kad faktiski visā Eiropā bija vērojama parlamentārisma krīze, kad visā Eiropā bija vērojama demokrātijas krīze. Faktiski Eiropā šajā laikā bija iesācies jau tā saucamais 3. autoritārisma vilnis, kura galvenais dzinējs spēks bija nacistu nākšana pie varas Vācijā. Ulmani pēc būtības interesēja galvenokārt tikai viens aspekts Satversmes grozījumos, proti ārkārtējas pilnvaras valsts prezidentam. Tiesības atlaist Saeimu, izsludināt ārkārtēju stāvokli, iesaldēt pilsoniskās brīvības. Ulmanis, kā to pierāda jaunākie pētījumi, par valsts apvērsumu jau bija izšķīries 33. gada augustā, un tagad šai ažiotāžai ap Latvijas Satversmes reformas projektu vajadzēja aizpilvarot, vajadzēja aizsekt Ulmaņa gatavošanos valsts apvērsumam. Katrā ziņā tas, kas kādreiz varbūt tika teikts savulaik latviešu sociāldemokrāti īpaši uzsvēra ar šo Vāciju īpašās attiecības, varbūt nebūtu īsti pareizi, jo Ulmanis arī uzstājoties 1933. gadā, runājot par it kā piemēru, kur tad Eiropā ir daudz kas mainījies, min Vāciju, min Itāliju un min Padomju Savienību. Un te no vienas puses varbūt ir it kā dabiski. Latvija bija maza valsts, un viņi, protams, skatījās, un arī viņas politiskie darbinieki, kas notiek apkārtnē, kā rīkojas, kādas politiskas izmaiņas ir lielajās Eiropas valstīs. Cita lieta, ka šos uzbrukumus demokrātijai, šīs nedemokrātiskās pārmaiņas, uztvēra Ulmanis un bija ieinteresēts tā uztvert kā neatgriezenisks, vienreizējs, kā tādu vēsturisku notikumu, no kuras vairs nav, teiksim, atgriešanās, tātad ar demokrātiju Eiropā ir pagalām. Vai naīvi ļaudis šajos laikos ir iznīkuši? Atbilde ir tomēr nē. Kāds vīrs no Kandavas medībās zaudē savu labāko draugu un ir bez gala abēdināts, ka publiskajās suņa bērēs ierodas tikai viens bērnieks. Vēl kāda Sofija majora pludmalē pazaudē somiņu ar briljantiem 9000 latu vērtībā. Kad policists atvedis kungu, kurš somiņu atradis pludmales smiltīs, Sofija ir bez gala priecīga, ka galantais kungs nepieprasīs likumīgi atvēlēto 3. atradēja daļu.
Apcietināta spiegu grupa, kas nodarbojasies ar informācijas vākšanu aizsardzības lietās. Dalībnieki nākuši no Pērkonkrusta, organizācijas, kuras priekšnieks Celmiņš sludina, ka visai suverēnai varai Latvijā jāpieder tikai latviešiem. Žīdi, vācieši un citautieši, izņemot leišus un igauņus, tie otrajā kategorijā. Saeima ierosina organizāciju slēgt. Tiesa to noraida, trūkst pierādījumu. Toties pierādījumu par komunistu darbību politpārvaldē netrūkst. No desmitiem un simtiem katru gadu arestēto komunistu aģitātoru un provokātoru pietiekami daudz likuši kārtas galdā. Taču komunisti, kuru saeimā iekļuvuši zem strādnieku un trūcīgo zemnieku izkārtnes, kopskaitā 7, palikuši neskarti. Nu sit viņu stunda. Novembrī dramatiskā saeimas sēdē viņiem atņem deputātu mandātus un pašus turpat zālē apcietina, lai nepagūst sacelt jukas. Tostarp arī dzejnieku Linārdu Laicenu. Šogad Cīrulīšos pie Cēsīm uzbūvē pirmo tramplīnu jeb lēktuvi. Notiek arī pirmās sacensības lēkšanā ar slēpēm jeb lidināšanās ar slēpēm. Interese ir milzīga, un tramplīni sāk augt kā sēnes pa visu Latviju. Klāt arī gadumija, un valsts prezidents Kviesis jaungadu uzrunā tautai saka: pirmā vietā tagad izrādās politiskās dzīves jautājumi, un visi prāti ir nodarbināti ar to, kā laimīgāk un sekmīgāk atrisināt valsts satversmes grozīšanu. Sabiedrībā virmo prasība pēc visas tautas vēlēta prezidenta. Stipras personības, elki, par kuriem sajūsmināties, atdarināt, sekot. Šogad aviācijas kapteinis Herberts Cukurs ar pašbūvētu lidmašīnu C3 aizlido uz Gambiju. Elki, varoņi, kurus mīlam. Sirds tik pilna sajūsmas, ka gribas vēl kaut kā šo sajūsmu izpaust. Tad vislabāk piemērotā vārdā nosaukt kādu patēriņa preci, to pirkt, pārdot un tādā veidā it kā lietojot uzņemt daļiņa elka sevī. Tā sanāk. Neskapēc par vispiemērotāko preci, ko nosaukt tajā vārdā, rūpnieki vispirms izvēlējās tabakas izstrādājumus, pāpirosus. Par godu Cukuram pāpirosi Gambija, par godu aktrisei pāpiros ar viņas vārdu Lilija Štengele. Labi, ka Štengeles kundze pati tāda laba humora cienītāja neapvainojās, ka tiek dedzināta un vilkta plaušās, vien pasmējās. Cukuram un Gambijai ne tikai nikotīnisks iemiesojums. Gambijas vārdu aplaimoja arī kinoteātra, arī fokstrota, arī šokolādes un kafejnīcas nosaukumā. Kafejnīca, drīzāk gan, sauksim lietas īstajos vārdos, kroks, atradās Elizabetes ielā, te iepratīm Berga bazāram. Piedāvājumā alus un biljards, publika atbilstoša. Pudeles brāļi, zema līmeņa indivīdi, vārds sakot, aliņa dzērāji. Mākslinieks Kārlis Padeks, kas arī sastopams Gambijā, drīzāk izņēmums, ne likumsakarība. Turklāt bieži dabūja ciest fiziski pa seju. Jānis Daliņš. Tauta teica mūsu Jancis. Latvijas rekordu sarakstos minēts reizes 40, sākot ar 1500 metriem līdz pat 50 kilometriem. 7 reizes uzstādījis pasaules rekordu. Viņam tas gods izcīnīt arī Latvijai pirmo olimpisko medaļu. Sudrabs 50 km soļošanā Losandželosā 32. gadā. Protams, visa Latvija dziedāja Jāņa Āras sacerēto "Ak, ja man Daliņa kājas būtu". Protams, arī viņa vārds uz precēm. Pāpirosi sportistam laikam būtu nepiedienīgi, tāpēc Daliņu vārdā nosauca konfektus. Elkot jau varēja arī atdarinot. Tas gan vairāk piedienēja jaunākai paaudzei. Ministru un ierēģņu bērni, un ne tikai viņi vien, savām sacīkstēm bija izvēlējušies dārzu aiz ārlietu ministrijas. Uzvar izturīgākais. Ne jau tas, kas pirmais pie finiša, nē, jo tādas īpaši konkrētas nospraudas distances nemaz nebija. Nē, kas ilgāk spējas nosoļot. Parasti tie kādi 15 kilometri. Tāda gan veselīga mode, fizisko attīstību veicinoša elkošana.
Mūsu valsts, sabiedrība, sadzīve, mūsu vēsture, raidījuma ciklā Latvija Ulmaņa laiki. Šī bija 9. sērija. Nākamajā reizē 1934. gads. Saeima neiet, Staļins uzsāk teroru, pianiste dara sev galu, Bonija un Klaids nomaksā rēķinu, Latvijai ir vadonis, sportiskais stils, sociāldemokrāti tiek pāraudzināti. Visu labu!